Sveiki visiem! Man ir liels prieks jūs šeit sveikt šajā īpašajā Ziemassvētku epizodē podkāsta Atrodi sevi. Un kā jūs redzat, mums šodien ir īpašais sastāvs, Ziemassvētku sastāvs. Šodien mūsu sarunu vadīšu es, mūsu skolas pasākumu producente Anna Sintie, par jautājumiem, tādiem mazliet pikantākiem, jautrību atbildēs mūsu satura veidotāja Katrīna. Un es gribu jums stādīt priekšā mūsu īpašo šīs dienas viesi, kas ir cilvēks, kurš ar savu neatlaidību un drosmi izveidoja savu personību. Un tieši tādu, kādu viņa pat vēlējās redzēt. Cilvēks, kurš nepadodas sistēmai un seko savai sirds balsī. Cilvēks, kurš nebaidās runāt par sāpīgām tēmām mūsu valstī, kā piemēram necilvēcīgo attieksmi pret dzīvniekiem. Un pateicoties viņas iniciatīvai, daudzas no šīm problēmām tiek arī risinātas mūsu valstī. Viņa iedvesmo mūs dalīties ar labo, kas mūsos visos mīt. Mūsu skolas absolvente Patricija, plašāk pazīstama kā Triša. Mums ir liels prieks, ka tu šodien esi ar mums. Paldies, ka uzaicinājāt mani. Atradi laiciņu savā grafikā. Un mums ir tāda īpaša rubrika, lai tuvāk iepazītos. Mēs katra izvēlēsimies 3 emoji, ar kurām mēs vislabāk sasaistām sevi. Un tad pastāstīsim skatītājiem, kāpēc tieši šie 3 emoji, tādējādi viņi mūs iepazīs. Sākšu varbūt es. Es esmu tāds emoji ar skrejošo cilvēciņu, jo es visu laiku kaut kur skrienu, kaut ko daru. Noteikti arī žonglieris tāds emoji, jo arī visādi darbiņi viss ir jāpaspēj. Un kas vēl kāda konfektīte, jo es esmu salduma atkarīgā. Vainīgs. Dolāru mājas. Protams. Un tā kā viss, kas mani motivē, tas ir tiekties uz priekšu un sagādāt sevi ar galveno resursu, ar ko var paveikt absolūti visu. Gan palīdzēt cilvēkiem, gan palīdzēt savu ģimenei, gan kaut ko mainīt šajā pasaulē. Tieši tāpēc tas ir 1 emoji, vajag 3, jā? Jā, 3. Svecīte tev bija vēl. Jā, svecīte, jo... Ja kāds mani aizdedzinās, ja kaut kāds mērķis mani aizdedzinās cilvēks, tad, protams, es būšu kā svecīte, bet jebkurai svecītei ir arī tendence kādā brīdī izdegt. Un tieši tāpēc vajag laicīgi to uguntiņu paslēpt, lai iedot sev laiku apstāties un padomāt. Man liekas, tas ir maz vai vēlējums visiem. Jā, protams. Un 3. laikam tas ir dators. Jo man katru dienu tur jāsēž, un es vienkārši neiedomājos bez tā sevi. Laikam tas viss. Tā, un tagad būtu ļoti interesanti uzzināt. Ļoti bija filosofiskie, man tā nebūs. Zināt tādu emoji. Jā, favorite. Varbūt tāds emoji. Man bieži tāda seja ir vienkārši. Šito emoji es paņemšu. Jā, priekš kādiem cilvēkiem es noteikti esmu tāda. Mani heiteri mani redz tieši tā. Laikam vienkārši kāds. Vajag skatīties uz dzīvi pozitīvi. Viss. Ļoti pareizi. Jā. Mēs esam iepazinušies savā starpā un aicinu komentāros arī jūs rakstīt ar kādiem 3 emoji, jūs raksturotu sevi un arī aprakstiet, kāpēc tieši tā. Un tālāk mēs turpināsim ar mūsu rubriku Papliko. Nevienam izģērbties nevajadzēs. Mēs vienkārši parunāsim par tēmām ļoti atklāti, tā kā mēs patiesībā jūtam. Un šīs dienas galvenā tēma ir personība, par kuru gribētos runāt, un tieši kā viņa veidojas un kas var traucēt attīstības ceļā. Nedaudz apskatot visādus ziņu rakstus par tevi, mēs, protams, ieraudzījām daudz skandalozas virsrakstus un tā tālāk. Kā ir cīnīties vispār ar to, ko raksta medijos un vispār kā tu ar to visu tiec galā. Un sāksim mēs varbūt ar skolas periodu. Pastāsti mums mazliet vairāk, kāda bija Patricija skolā. Pirms lēmuma pāriet uz tālmācību, esmu redzējusi intervijās, ka tu stāsti par to, ka tev bija vientulības sajūta starpbrīžos, ka tev nevisai bija par ko runāt ar skolas biedriem. Un jā, varbūt pastāsti, kā bija mazajai Patricijai skolā, kā viņai gāja. Es teiktu tā, visi mani kompleksi, traumas, bailes, tas nāk no bērnības, tieši no skolas laikiem.
jo tas bija ļoti grūts manā dzīvē moments. Vienmēr visi vecāki vai tie, kur ir apkārt, runā par to, ka vajag būt tā kā ar visiem draudzēties, būt sociālam cilvēkam, bet es saskaros ar to, ka mani klases biedri man nebija interesanti. Un es vienmēr domāju par to, ka varbūt es neesmu tāda kā visi, un bija arī tādas sliktas domas, varbūt es esmu sliktāka nekā visi. Nebija tā, ka es atšķiros. Jā, un es esmu labāka, es esmu foršākā un radošākā, tāpēc viņi man nav interesanti. Nē, man bija sliktas domas, ka es esmu varbūt stulbāka, varbūt es neesmu tik interesanta, mans viedoklis nav nevienam interesants. Tāpēc, ka vienkārši man apkārt cilvēki teica, ka tas ir normāli, ka vajag ar visiem komunicēt. Un es domāju, ka es esmu nenormāla. Es tikai pieaugot sapratu, ka ka es nevarēju ar visiem normāli komunicēt, tas tieši ir manas privilēģijas, ka es nebiju tāda, kāda ir apkārtējie cilvēki. Jā, un man bija diezgan vientuļa skolā. Ja man bija kādi draugi, tas bija no manas puses piespiesta darbība draudzēties. Un tas nebija no sirds. Vienkārši tā bija, tā ir vajadzīgi. Tu tā kā to vairāk tā kā tev bija tas uzspiests, ka jābūt sociālai būtnei, tāpēc tu centies, ja? Es centījos. Jā. Es gribēju paslēpt to, ka es neesmu normāla. Es arī paliku tā kā par satura veidotāju, lai visiem pierādītu, ka es neesmu tas sūds, par kuru jūs mani uzskatījāt skolā. Es nokrāsoju matus, lai aizmirstu par to, kāda es biju un kāpēc mani ienīsta, jo es nezināju. Es nezināju. Es nezinu, kāpēc bija tā. Un tieši tāpēc man izsaka tādas sirds sāpes, tas viss dialogs, un tāpēc viss. Es vairāk neko negribu teikt. Paldies! Man ir ļoti žēl, ka tāpēc ir šī rubrika pa pliko, jo mēs gribam arī parādīt tiem skolēniem, ka viņi nav vieni šajā visā, kad ir iespējams atrast sevī to spēku, lai to mainītu, jo arī man skolā bija tā kā drausmīga pieredze. Es vairāk kārt gribēju iet prom no skolas, bet tā kā mamma skolotāja man neļāva, man neatdeva pat dokumentus, tā kā izvēles nebija. Tāpēc, jā, es ļoti pateicos, ka jūs runājat atklāti par šīm tēmām. Bet es negribu, lai kāds teica, ka kādam ir žēl. Tāpēc, ka man šķiet, ka tā situācija skola padarīja mani stiprāku, emocionāli un fiziski stiprāku. Un viss, kas man tagad ir manā dzīvē veiksmīgs, tas ir tikai dēļ manām bailēm, kompleksiem un traumām. Ja tas viss man nebūtu, es būtu vienkārši parasts cilvēks un man nebūtu nekas šajā dzīvē. Jā, tas ir ļoti svētīgi, tas, ko tu pateici. Kā tu domā, vai tu varētu piekrist tam uzskatam, ka cilvēks, kas atšķiras, viņam ir diezgan grūti eksistēt tajos rāmjos skolā, kas ir, jo tas skolā, ja kāds mazliet neiekļaujas tajā sistēmā, tad ir grūti iekļaut to cilvēku ne tikai skolotājiem, bet arī tiem skolas biedriem pieņemt to otru pusi. Un ne jau tāpēc, ka kāds būtu sliktāks, bet vienkārši tā visa sistēma ir izveidota tāda, ka pat skolotājiem nav iespējas tā ļoti veltīt laiku, lai tos visus cilvēkus iekļautu. Ko tu par to teiktu? Kad es mācījos skolā, skolotāji baigi neko mums nerisināja. Nebija tā, ka ja mums skolotāji teiks, viņi ir tāda sociopāti un tas ir normāli, kaut kas pamainītos, nekas nepamainītos. Bērnu sociums, viņš ir ļoti nežēlīgs. Bērni neklausās vecākus, bērni neklausās pieaugušos cilvēkus, viņi paši komunicē savā starpā. Un ja kāds pieaugušais aizstāvēs to bērnu, bērns kļūst par ignorētu cilvēku. Viņš tā kā, viņu aizstāv pieaugušie, jūs taču saprotat. Viņu vēl vairāk. Jā. Man liekas, žurka. Jā. Man liekas, ka manā gadījumā un gadījumā citos bērnos varbūt tas ir problēma vecākos. Jo tieši vecāki
tā kā stāsta bērnam, kas ir normāli, kas nav normāli. Un ja vecāks pateiks, ka tas ir normāli, ka tu ar kādu draudzējies, un tas nav nenormāli, ka tu esi vientuļā, tad bērns arī jūtīs stāvot starpbrīdī viens, viņam būs jūtas, ka viņš nav normāls. Jā. Tas bija man. Bet ja man vecāki teiktu, ka tu esi viena, tāpēc, ka tu esi radošāk, tāpēc, ka tu esi pieaugušāk smadzenēs, tāpēc, ka tu neesi kā visi, neesi kā pelēka masa. Ja man to vecāki pastāstītu, es arī nejūtītos kaut kā sliktāk nekā pārējie. Jā, tad principā tam visam jānāk no ģimenes, jo arī skolās nevienmēr skolotājiem tiešām ir iespēja izsekot tiem visiem, cik tur klasēs 30, nezinu, cik jūsu klasēs bija skolēnu, tad visam principā būtu jānāk sākumā no ģimenes. Ja cilvēks jūtas mīlēts un novērtēts, tad viņš arī tālāk nes šīs vērtības pasaulē. Bet, ja mēs aizrunājamies vispār par tavām izvēlēm dzīvē, mēs neatradām nevienu interviju, kurā tu stāstītu, kā tu vispār nonāci pie izvēles par tālmācību, vai tas bija saistīts ar tavu to iekšējo sajūtu skolā, ja, protams, tu vēlēsies dalīties ar to. Un, jā, kā tu saprati, ka tas ir tieši tas ceļš, kur tev jāiet, un vai tas tev palīdzēja personības attīstībā? Man bija tā, ka es mācījos līdz 9. klasei skolā, parastā, pēc tam es gāju uz tehnikumu. Un, kad mums bija prakses laiks, tas sanāk jau 2. kursā. Es sapratu, ka es gribu strādāt, es gribu pelnīt naudu, jo man vienmēr bija kauns prasīt naudu vecākiem. Es redzēju, kā vecāki pelnīja naudu, tas bija grūti. Mums bija viss kārtībā ģimenē, vienkārši es redzēju, ka tas ir grūti strādāt darbā. Ja? Un man bija kauns. Es gribēju pelnīt pati, un kad man to pirmo reizi sanāca praksē, tas bija veiksmīga praksa, ka man maksāja naudas. Es sapratu to sajūtu, ka ir naudiņas, savas, un es izvēlējos strādāt. Un pametu tehnikumu uz gadu. Es vienkārši strādāju, pelnīju, taisīju savu dzīvi, pēc tam man bija karjeras izaugsme, diezgan tādā jaunajā vecumā. Man bija tur jau 16 gadi, un es tur jau praktiski kā direktors tur biju. Man tā sanāca. Jā, vienkārši esmu tāda zirgs strādājošs, jā. Un es sapratu, ka es negribu vairāk mācīties, bet pēc tam man druška pateica, tev vajag 12 klases, davai ej uz VSKLV tālmācības skolu, varēsi pabeigt mierīgi. Un bija tā, ka es strādāju, es darba laikā pildīju uzdevumus, testus un tā tālāk. Un es to pēdējos 2 gadus pabeidzu, man liekas, kā ātrāk nekā par gadu. Un nebija tā, ka grūti, tu ne jau no 1. klasītes, zini, kā ir klātienes skolā, tu ej tos visus gadus no 1. līdz 12. klasē, tas, ka bija jāpāriet kaut kādā iemeta tevi tajā, nebija grūtības? Vai bija viegli tālmācībā? Jā. Man nebija, tāpēc, ka es netaisījos iet mācīties. Man negribēs, man bija prioritāte, mana karjera, un man bija viss kārtībā. Es jūtīju, ka man tur ir veiksme un ir tā kā potenciāls ļoti augsts. Es to jūtīju, bet ja nebūtu tālmācības skolas, man arī tagad nebūtu vidējas izglītības. Es domāju, ka es nenāktu mācīties tālāk. Jā, tātad, principā, tas ir ļoti svarīgi, ka ir tā iespēja, ka tu, kā mērķtiecīgs cilvēks, tiešām, ka tu varēji strādāt, nepamest savas ambīcijas un apgūt izglītību. Man liekas, tas ir riktīgi forši. Ja es, piemēram, mācītos līdz galam un nestrādātu tajā laikā, kad es varētu strādāt, es domāju, ka mana dzīve citādāk izskatītos. Es daudz ko varēju sasniegt ātrāk nekā, ja es mācītos skolā. Tev taču tas mediju karjera sākās jau pēc skolas, nevis skolas laikā.
Jā, bet... Tālmācības laikā tu tā kā vēl nenodarbojies ar medijiem, jā? Nē, tas jau... Es universitātes laikā vēl nedarbojos ar medijiem. Nu, ja paplīko, jums ir jāsaprot, ka visiem cilvēkiem, kas strādā medijos, ir mākās. Un nevajag viņus uztvert par tādiem cilvēkiem, kā viņi rāda, tur, piemēram, sociālajos tīklos. Protams, ir vietas, kur mēs tiešām parādām, ka mēs esam tādi un tādi, bet visbiežāk mēs varam smaidīt kamerā tajā laikā, kad mums, piemēram, rītdien jābrauc uz kapiem. Nu, tā kā jums tas jāsaprot. Tieši tāpēc dažreiz ļaujiet sev padomāt par to, ka kādreiz jūs arī varēsiet nokļūt tādā vietā, kur viss būs atkarīgs no cilvēku viedokļa, un pat jūsu dzīvi var nedaudz mainīt un ietekmēt cilvēku viedoklis. Tieši tāpēc arī jūs domājat par to, kāds jums ir viedoklis, kuru jūs izsakāt publiski. Ja mēs runāsim par jautājumiem, man ir tikai... Es esmu par sliktajiem komentāriem. Es arī, man ir tie, ir Nē, nu tas taču pacela. Jā, tas pacela. Skatījums reiz. Rakstiet sliktus komentārus. Rakstiet, jā. Bet reizēm cilvēki tiešām var arī norādīt uz kaut kādām lietām, kuras subjektīvi tu saproti, ka ir kur pilnveidoties. Un, nu, tā kā, Nē? Es nepiekrītu. Tā kā mēs... Es nepiekrītu. Jo vai klausīties tikai to cilvēku, ar kuru tu teoretiski gribētu pamainīties ar vietām? Ja? Jā. Es nezinu, kurš raksta to komentāru. Varbūt tas ir divāna eksperts, kurš sēž vienkārši un tur izteica savu ģeniālu domu, neko nesasniedzot dzīvē. Ja? Un tāpēc par to subjektīvo... Es par to, ka es pilnīgi piekrītu tam, ko tu saki, ka, protams, nedrīkst visam tur piekrist, ko raksta komentāros, bet ja ir kaut kāda adekvāta lieta, kur tu saproti, ka jā, es par to nebiju padomājis. Es tikai par tādiem komentāriem vispār, vienkārši, lai raksta skatījumu dēļ. Un ļoti labi, Katrīna, ka tu sākti šo visu tēmu, jo kā reiz nākamais ir tieši par to, ko es gribēju runāt, par personību, kā publiskam cilvēkam bieži vien satiekoties ar jauniem cilvēkiem, bieži vien cilvēkiem rodas maldīgais tas priekšstats, jo tas, kas ir sociālajos medijos, patiešām atšķiras no tā, kāds tas cilvēks ir dzīvē. Un cik es arī skatījos intervijas, tu teici, ka tu esi vairāk kautrīga, arī tas, ko tu stāstīji par sevi bērnībā, un ka tev ir komfortablāk filmēties ar savu māsu vai pašai ar sevi. Tāpēc mēs divi tik priecājamies, ka tu šodien atnāci šeit, jo mums te ir vairāk kā 2 cilvēki. Tāpēc, liels paldies. Un kā tu pastāsti, kā tu atšķir to savu personību no mediju personības, piemēram, arī iepazīstoties ar jauniem cilvēkiem? Nu, vispār, ja mēs šeit sēdētu bez kamerām, trietā, es klusētu. Nevienu vārdu nepateiktu. Tāpēc, kā, priekš kam, jūs taču runājat, priekš kam man teret savu enerģiju. Jūs parunājat, es paklausīšos. Un arī man nav motivācijas izteikt savu viedokli. Bez kamerām. Priekš kam? Man ir savs viedoklis, un priekš kam. Ja jūs man nejautājat, tad jums nav interesanti, ko man jums teikt. Ja es to izliktu sociālos tīklos, tie, kuriem ir interesanti, tie paskatīsies, vai tiem, kuriem nav, viņi vienkārši skrolēs tālāk. Viņam ir izvēle. Tā es nepiespiedu savu domu. Bet runājot par to, vai es atšķiros video un kāda es esmu dzīvē, tagad es teiktu nē. Agrāk man bija tas tēls, blondīnas tēls un tāds ļoti stulbs, bet tagad, principā, es jau rādu apmēram patiesību. Vienkārši cilvēki domā, ka, ja es esmu internetā komunikabla un ļoti pozitīva, ka es būšu arī tādā dzīvē, ļoti tāda atverta. Es atverta neesmu dzīvē. Un daži cilvēki, kad pie manis pienāk vienkārši uz ielas, un tad, intrīša, tur grib ar mani parunāt, un viņi domās, ka tagad būs baigi forša saruna, bet viņus nav. Un viņi tā, tāpēc, ka, sorry, es esmu, aizverta dzīvē. Dzīves cilvēks ar savu personību. Tāds mazs noslēpums, vairāk influenceri, un tas attiecās arī uz lieliem influenceriem Amerikā, Anglijā un tā tālāk. Introverti.
Tāpēc mēs arī komunicējam internetā. Jā, jo nevajag dīlot ar visiem uz vietas. Bet tomēr, vai tu atceries to brīdi, kad tu saprati, ka tu tomēr, ja tu negribi sarunās dalīties bet kad nāca tie pirmie impulsi, kad tu saprati, ka es gribu dalīties ar informāciju, kaut kādu savu viedokli tieši sociālajos medijos, vai tu atceries to brīdi, kā tas viss sākās? Vai varbūt bija vienkārši vēlme, es gribu sasniegt. Jā, vienkārši gribu. Kā es esmu blogere, influenceris, tas ir vienkārši veiksme. Tas nebija tā, ka es sēdēju ofisā, es strādāju par interjera dizaineru, un man bija diezgan veiksmīgi, labi, un es domāju, ka man karjera ļoti labi tur izaugtu. Vienkārši man paveicās. Mani izlika internetā, es paskatījos, ka man tur ir skatījumi, ka cilvēki uz manis reaģē. Tas ir viss galvenākais internetā, lai cilvēki uz manis reaģē, lai cilvēkiem būtu triggeris vienkārši uz mani kā personību. Ja? Tas viss bija, un tāpēc es padomāju, ja ne tagad, tad nekad. Un es vienkārši ielīdu sociālos tīklos ļoti ātri, ar šausmīgu tādu jaudu. Man tur bija 10 video dienā. Es tas stāstīju ļoti daudzajās intervijās, jā. Bet tas ir mani kompleksi. Es gribēju pierādīt, ka man ir savs viedoklis, ka cilvēki mani klausās. Bet tagad es jau nomierinājos. Es jau visiem visu pierādīju, un tagad man nav vēlmes vairāk tur. Es esmu šeit. Es vienkārši daru tagad savu darbu, un viss. Tā nav veiksme. Tas bija vienkārši uzkrātais potenciāls. Viss, kas tev ir, sasniedzi tu. Ne veiksme, ne dievs, ne zvaigznes, ne astroloģija. Tieši tu, tavs darbs un punkts. Viss. Nē, varbūt, bet ja nebūtu tas iespējas, ka man nofilmēs, ka man ieliks sociālos tīklos. Ir visiem, bet liktenis dievs, nezinu, kas tas ir. Tas darbs, kuru tu ieguldīji, piedod man, nekurš katrs ir gatavs 10 video dienā, jo tas tiešām reizēm, es nezinu, man, piemēram, stāv tur nesamantēts video, kuru es gribēju izlikt pusgadu, jo man nav laika, bet tu redzi, tu ieguldījies, jo telefons jau ir jebkuram, un tāpēc par jums abām es varu teikt cepuri nost meitenes, tiešām tas ir liels darbs. Ir ļoti svarīgi katram cilvēkam redzēt iespēju, jo mēs daudz ignorējam. Mēs dzīvojam autopilotā, un vienkārši katru dienu ģins rukā. Bet ja mēs atversim acis un pamodīsimies, mēs sāksim redzēt katrā dienā, katrā momentā un katrā sekundē iespēju. Un es vienkārši to ieraudzīju. Tiešām tā ir iespējas ar visur, vajag tikai atvērt acis un nedzīvot tajā, es nabadzīņš, visiem tā veicas, man ne, tik tiešām iespējas ir visur, vajag tikai redzēt, bet varbūt saistībā ar to jums abām pajautāšu jautājumu, ko jūs ieteiktu jauniešiem, kas tagad aizdomājas arī par šādu tipu profesiju, jūsu ieteikums, par ko ir vērts aizdomāties? Nevajag aizdomāties, vajag vienkārši sākt. Viss ir vienkārši. Es kā no profesionālā skatiena vairāk pateikšu jā, jo es tieši pētīju to nozari un kā vispār cilvēki ieiet tajā nozarē. Un visbiežāk es šobrīd redzu vienkārši miljonus cilvēkus, kuri vienkārši uzsāk, dara un izdeg šī svecīte. Un ko tieši jādara, lai tā nebūtu? Dažreiz nepieciešams ne tikai izdarīt, bet arī paskatīties, kā to izdarīt pareizāk, kā izbēsīt visus, ar ko tieši izbēsīt, un vairāk ar 5 uzreiz faktoriem izbēsīt. Gan ar kļūdām, gan ar izskatu, gan ar izrunas stilu. Saprotiet? Tā kā tieši tas var tiešām palīdzēt, un nebaidīties, kā tava vecmāmiņa klases biedrs un garam gājējs padomājis, tas ir svarīgi, darīt, tā, lai visi izbēsītos, un pofik, vienalga, absolūti. Un tad neizdegsi, jo tu redzēsi, ka tu visus besīji, un cilvēki, kurus tu nebesīji ārā, viņi tevi atrod, pateicoties tiem,
kur ir besī? Kuras tu besī? Un viņi tādi, es tevi mīlu, tu esi labākais cilvēks pasaulē. Un tu pēc tam, jā, es sastiedu savu auditoriju, manas trakonītes. Tā kā tā. Es teiktu tā, ka ir ļoti svarīga vēlme. Tāpēc, ka, kā Katrīna teica, ka cilvēki uzsāk un pēc tam viņi pamet visu to darīšanas, tāpēc, ka viņam kaut kas nesanāk. Bet tas cilvēks, kurš patiesi to grib, nevis dēļ kompleksiem, dēļ vienkārši domām, vai tur var labi pelnīt, no iekšas grib. Tad viņš neskatīsies uz to, ka viņam nesanāks. Viņš darīs to līdz pēdējiem, kamēr viņš nenomirs. Viņš to darīs. Galvenais tas iekšējais mērķis, ka cilvēks saprot, kāpēc viņš to dara. Jebkurā veidā, viņš to izdarīs, tāpēc, ka ir ļoti liela vēlme. Jā, ja tu saproti, kāpēc tev tas ir vajadzīgs, tu to darīsi. Un jūs jau iepriekš vairākas reizes runājāt par tiem negatīvajiem komentētājiem, bet, piemēram, jaunieši, kas tikko uzsāk, tas emocionālais briedums varbūt nav tik ļoti nostiprinājies, un tev ir katrs tas komentārs tiešām iespaido. Pastāstiet, kā jūs varbūt pašā sākumā, kā bija, kā jūs ar to tikāt galā un kā ir tagad tie negatīvie komentāri. Tavā gadījumā varbūt arī kaut kādi raksti medijos, kas varbūt nav patiesi. Es varu teikt vienkārši par manu pieredzi. Man bija skolā uzmanības trūkums. Jo man šķiet, ka es nebiju interesanta, es biju vientuļa, tur bija savas šaikas kompānijas, un es biju vienmēr ne ar viņiem. Ja? Un uzmanība, tas nav tikai par pozitīvu, tas arī ir par negatīvu. Es jau stāstīju vienā podkastā, ka bērns, kad viņš piedzim, viņš saprot manipulācijas ar vecākiem. Un ja bērns nevar saņemt uzmanību ar kaut ko pozitīvu no vecākiem, viņš saka raudāt un darīt kaut ko sliktu. Vecāki uz viņu kliedz, bet vecāks vismaz dod to uzmanību. Varbūt negatīvā veidā. Es esmu traumēts cilvēks un man ir vajadzīga uzmanība, lai kaut ko kādam pierādītu sev vai citiem vienalga. Ja? Un kad es no sākuma redzēju negatīvus komentārus, man bija prieks. Man bija ļoti liela laimes sajūta, ka vismaz kāds man dod to uzmanību un vienalga kādā veidā. Tagad man jau ir vienalga, bet no sākuma priekš manis tas bija spēks. Tas bija, viņi iedeva man ļoti lielu enerģiju, uguni. Tāpēc es esmu pateicīga visiem heiteriem, kuri man bija, ir un būs. Paldies, ļoti skaists, man liekas, viedoklis. Paldies visiem maniem heiteriem no 2015. 17. gada, ka jūs bijāt par maniem reālās dzīves heiteriem un jau no tiem laikiem. Man vispār nekādas emocijas tas neizsaka. Tāpēc es nezinu, ko ieteikt, godīgi sakot. Man visi jautā, kā tev, un man vispār pa dzīvi vienalga. Tā kā man kaut ko pasaka, man vienalga. Tieši tāpēc dažreiz arī nejūtu jūtīgus cilvēkus. Jā, ja cilvēks, nezinu, tur es varu pateikt, ko un pat nedomāt par to. A cilvēks pēc tam nedēļu sēdās un domās par to, ko es pateicu, ka es kaut ko, un var izraisīt tas konfliktus un tā tālāk, bet es par to pat nedomāju, tāpēc, ka es nezinu, vai tā trauma vai ne, man vienalga. Diemžēl es nezinu, ko ieteikt, jo man absolūti vienalga. Bet bija tāds gadījums, laiks, kad varbūt, laikam man bija mēnešreizes vai kas, bet man bija tāda vēlme vienkārši komentārs tieši Facebookā, jo Facebookā ļoti bieži ir tie profili cilvēkiem. Ieiet un paskatīties, kas tas par čomīti man raksta? Un tur laimīga mammīte. Saimnieciskās darbības veicējs un tā tālāk. Un tu skaties, ak, jūs mani laimīgi. Ja? Un rakstu tur pilnīgs Facebooks, kas tur notiek, kas dažreiz ienāk un man slikti paliek. Es domāju, cilvēki, lūdzu,
apēdiet mango, aizbrauciet uz Ēģipti pa Leto, iztariet, kāpēc jums tādas negācijas? Tāpēc, jā, es atvainojos. Tas vienīgais, ko es varu ieteikt, apskaties, kas tev tur raksta. Varbūt tā ir vienkārši pārāk laimīga māmiņa ar 2 bērniem. Runājot par emocijām, ja kādam rodās sliktas emocijas, piemēram, uz komentāriem, mums visiem ir kaut kāda uzkrāta negatīva emocija iekšā. Es to saucu par mūsu bērnības, ģimenes un pagrabi iekšā. Tas viss negatīvais. Un mums obligāti vajag būt sfēras, kur mēs varam to negatīvo izlaist. Cilvēks nevar to turēt visu iekšā. Mēs neesam svēti, mēs neesam tādi tīri dieviskie cilvēki. Ja? Mums ir tas viss iekšā, mums vajag to izņemt katru reizi. Un ja cilvēks, kurš uzsāka darbību internetā, un viņam ir sliktas emocijas par komentāriem, paldies, ka viņam izlaižās negatīvas vibrācijas šajā sfērā. Nevis ģimenē, nevis ar draugiem, nevis ar vīrieti, ja, piemēram, ja tas ir pieaugušais cilvēks. Paldies, ka tur, caur komentāriem. Tas ir visvieglākais veids, kur var to emociju pārdzīvot. Jā, man liekas, tas ir ļoti skaisti, kā var vispār paskatīties uz šo komentāriem, ka tu ļauj cilvēkam bez vairs vai aiziet uz bezmaksas terapiju. Tā kā atverot savus komentārus. Gan komentētājiem, gan arī cilvēkam, kurš lasa komentārus. Jā, tur abiem diviem, viņi tā kā sarunāja, varbūt kaut kur emocijas, tur. Pirms, kad dzīve sākās, viņi sarunāja, davai es te uzrakstīšu komentāru. Ja? Man ģimene ir tādas problēmas, un man vajag negatīvo kaut ko pie tevis komentārus izlaist. Var? Tu esi pārāk stipra, lai to izturētu. Var? Var, protams, raksti man komentārus. Es to varēšu pārdzīvot. Man liekas, ļoti daudz vērtīgas atziņas jūs jau pateicāt tiešām. Un tad... Tā kā tas ir Ziemassvētku raidījums, mazliet uz Ziemassvētku noskaņām, uz nobeigumu mēs arī aiziesim. Tava kārta būs lasīt. Ziemassvētku ātrie jautājumi. Tātad Katrīna tev lasīs jautājumu. Beidzos provokatīvie, ja? Jā. Aiziesim uz smieklīgo sadaļu. Tev vajadzēs ātri atbildēt uz Katrīnas jautājumiem. Dāvanas Ziemassvētkos nopirkt laicīgi vai pēdējā brīdī? Protams, ka pēdējā brīdī. Tavas Ziemassvētku dzēriena izvēle. Karstvīns, kakā, piparmetru lāte. Var izvēlēt citu kaut ko? Jā, tas Kumulīša tēja. Kumulīša tēja. Es vienkārši nedzeru ne alkoholu, ne kafiju, nedzeru neko, tikai tēju. Un pat lati? Nē, es nedzeru kafīnu. Spiediens man paaugstinājās jau. Man arī ir paaugstinājās spiediens. Pasūtīt Ziemassvētku dāvanas Šeinā vai izvēlējos vietējos tirdziņos? Nē, ja kādam vajag dāvaniņu, es izvēlējos no tirdziņiem. Ja man vajag sev dāvanu, tad es no Šeina tur 300 pakas pasūtīšu, protams. Pagaidi. Šeins tagad ir blacklistā. Jā? Jā. Kāpēc? Šeins tagad, very slikti. Apskaties pēc tam, tu uzzināsi, kāpēc. Tu taču atbalsti bērnus un dzīvniekus. Es atbalstu, jā. Apskati. Tu vari teikt par visu. Absolūti par visu. Ne tikai par Šeinu, bet par Temu, par AliExpress, par Zāru, par visiem var teikt. Vienkārši, ja kāds ieraudzīs un mēs nepacelsim šo tēmu, es pateiks. Jā, bet var pacelt to tēmu gan ar Šeinu, gan ar visiem citiem. Jā, visur tas notiek, diemžēl. Sliktākā dāvana, ko esi kādreiz saņēmusi Ziemassvētkos. Jebkura dāvana, tas ir uzmanība. Visas dāvanas ir labas. Es gan tā neuzskatu. Lūdzu, nevajag man dāvināt. Ko esi sliktākā dāvana? Man vispār nepatīk dāvanas, kuras nav saskaņotas ar mani. Dāviniet naudas. Es gribu, lai tas būtu tiešām noderīgi, bet vienkārši es esmu diezgan minimalistisks cilvēks. Es katru mēnesi
izmetu no mājām veselus 3 maisus, jo man tas nevajag. Es negribu, man nepatīk. Tā liekā enerģija uzkrājās, tas viss tā kā akmenis uz manīm apguļas un aizņem vietu, nezinu, kas ir. Mīļākais Ziemassvētku saldumiņš. Našķītis. Man patīk marshmallow ar šokolādi. Vai tu drīzāk pavadītu Ziemassvētkus pilsētā vai laukos? Laukos. Mīļākā bērnības Ziemassvētku atmiņa? Gaļas salāti. Pabeidz pāris teikumus. Ziemassvētki nav iedomājami bez Mandarīniem. Tavs Ziemassvētku guilty pleasure. Es negribu to paslēpt, bet pārēsties līdz, kad vienkārši vēmt gribas. Un pēc tam bišķiņ paturēties, un pēc tam tur bišķiņ brīva vieta. Atbrīvojas un atkal ēst. Man liekas, tā ir visiem. Jā, tā ir svēta lieta Ziemassvētkos. Un noslēgumā mums ir rubrika To man neviens nav teicis, bet vajadzēja. Kas ir kaut kas tāds, ko jūs gribējāt, lai kādreiz jums pasaka, bet neviens jums to nebija teicis? Tu būsi mana sieva. Saulīt. Būs ļoti slikti. Ļoti grūti, bet turies. Sajies. Viss. Un noslēgumā, tā kā tie ir Ziemassvētki, mums ir dāvaniņa tev. Ļoti labi, tas ir mana mīļākā daļa. Paldies! Dāvaniņa no mums. Man ar raspakovku tagad taisīt? Kas tur? Redzēsim. VSKLV tālmācības skola man uzdevināja tādu dāvaniņu. Kas tur? Ko tu nezini, kas tur ir? Vai tu tēloji? Vienkārši skaisti kā. Kas tur? Krēkls. Krēkliņš. Tas ir par to sliktāko dāvanu. Es gribēju, lai tu beidzot ir ko atbildēt uz šo jautājumu. Un konfektes. Un uz šīs pozitīvas nav. Paldies. Oficiāli sliktākā dāvana. Es esmu iegūsi šo statusu un uz šīs brīnišķīgās nots mēs novēlam visiem priecīgus Ziemassvētkus un gaišas domas. Un ja jūs šajā podkāstā atradāt kaut kripatiņu kaut kā, kas palīdzēs atrast sevi, tātad mēs satikāmies nevelti. Atā! Paldies! Viss ļoti kārtībā, bet vienkārši es gribu kaut ko jau zini. Tu vari no Cik puišu tev bija? Kas tev bija jārā? Tad es ar šo scenāriju strādāšu, tu ar savu.